Dīvānu Luīzi Silu, mārketinga vadītāju uzņēmumā Scandic Fusion. Labrīt, Luīzi, un sveiciens tev 3. adventē. Labrīt, prieks būt šeit tik agri svētdienas rītā. Tāds mierīgs skats, bet tas viss tikai pagaidām. Aiz loga, aiz stikla studijas loga, tur galīgi nav mierīgs skats, jo tur visu laiku ļaudis skrien 24 stundas diennaktī. Jāskrien viņiem pamatīgi, jo mēs vēlamies, lai noskrien vairāk kā 402 cilvēki, un tad tas izrādīsies visgarākais stafetes skrējiens, kāds jebkad pasaulē bijis. Nu, lūk, un katru dienu kādam uzņēmumam iespēja jauniešu un bērnu atbalstam ziedot vismaz 10 000 eiro. Un Scandic Fusion ir tas uzņēmums, kurš to ir izdarījis šodien, un mums par to ir milzīgs prieks. Milzīgs prieks! Luīzi, nu tad izstāst, kāpēc jūs vēlējāties piedalīties? Jā, mēs jau vairākus gadus ziedojam un piedalāmies dažādās labdarības aktivitātēs, un mums vienmēr ir bijušas tādas 3 lielās tēmas, kuras mēs atbalstam. Tie vienmēr ir jaunieši, jo tā ir mūsu nākotne. Tie ir gados vecāki cilvēki vai cilvēki ar īpašām vajadzībām, un, protams, pēdējos gados tā ir Ukraina. Un šogad arī šis un tieši dod 5 izvēlētā tēma. Tas bija tiešām tāds jautājums par visas mūsu sabiedrības nākotni patiesībā. Jo, ja mēs varam dot jauniešiem to atbalstu, kas viņiem ir nepieciešams, lai viņiem būtu kaut kas, uz ko skatīties uz priekšu, tas nozīmē, ka mēs visi varam būt laimīgāki un nākotnē laimīgāki, un tā ir laimīgāka un veselāka sabiedrība. Ar ko nodarbojas Scandic Fusion? Nu, teikšu atklāti, ja es to tā uzreiz nevaru iedomāties, tad es pieļauju, ka daudz klausītāji nevar saprast, kas tas ir, no kurienes jums tie 10 000 eiro uzradušies. Jā, Scandic Fusion ir IT uzņēmums. Mēs strādājam ar datu analītiku, piedāvājam pilna spektra datu analītikas pakalpojumus, kas nozīmē, ka mēs arī patiesībā palīdzam citiem uzņēmumiem uzlabot savus procesus, lai arī viņiem būtu vairāk naudiņas, un arī viņi varētu, cerams, noziedot citiem. Paldies, apmēram sapratām. Jūsu darbinieki ar šodien skries? Jā, es esmu atnākusi kopā ar veselu komandu. Mums gan jāiespiežās būs īsākā laiciņā, jo ir prieks redzēt, ka ir tik daudz skrējēju, bet redzēsim 8:40 mana komanda kāps uz skrejceļiņa un piedalīsies. Brīnišķīgi, jāpārņem stafeti no Geto Games. Nu tad parāda visiem arī vizuāli, kas pieslēgušies šajā rītā labdarības maratonam dod 5, ka tās nav nekādas muļķības. Mums ir par 10 000. Uj, par veseliem 15 000 eiro vairāk. Kas te jums lēcies? Tad 10 tik vajadzēja. Mēs pat nezinājām, ka vajadzēja tik 10. Mēs nācām jau uzreiz ar savu domu un ar šiem 15, un tad tas vienkārši saprast. Zini kā, jebkura summa, kurā ir tas 5, labdarības maratonā dod 5, tāda sirdi sildoša, tāpēc milzīgs paldies. Lai jums labi dati analizējas 2024. gadā, lai labi viss šodien ar skriešanu. Nākamās 24 stundas pasaules garākajā labdarības stafetē ir jūsējās. Luīzi, tu droši vien vēl kaut ko gribi piemetināt. Es noteikti kaut ko neesmu pajautājis, ko tu vēlējies pateikt. Jā, es nezinu par to dziesmu, varbūt. Protams, ziedojums par dziesmu. Tūlīt pat šī starp citu kļūs par dārgāko dziesmu. Es tev varu pačukstēt labdarības maratonā dod 5 šogad. Jā. Man ir prieks, ka mēs patiesībā uzliekam kādu latiņu. Tā kā es domāju, tā kā ir tikai maratona sākums un vēl ir tikai iesildīšanās, cerams, ka tas būs tāds labs pamudinājums arī citiem. Tā kā pārsist mūsu. Kurai dziesmai mēs šos 15 000 tā teikt piesienam kā balonu bantīti klāt? Tā ir dziesma Runaway Train vai Soul Asylum. Un, jā, varbūt, nezinu, vai dziesma jau ir atskanējusi, bet mazliet stāstu par to, kāpēc mēs viņu vispār izvēlējāmies. Jo tad, kad šī dziesma tika izdota 1993. gadā, tās mūzikas videoklipā tika parādīti 36 bezvēsts pazuduši bērnu fotoattēli. Un pēc šīs dziesmas atskaņošanas tā kļuva diezgan populāra, un 21 no šiem bērniem tika atrasti. Un es vakar ļoti cītīgi pārbaudīju šos faktus, wow. Lai pārbaudītu šos ciparus. Un, jā, tas bija tas stāsts, jo mēs arī domājam, kā vispār izvēlēties to dziesmu, kā lai visi. Un mēs saprotam, ka šī dziesma ir tā, kas ir tāds ļoti labs piemērs tam, ka ir iespējams palīdzēt ļoti daudz dažādos veidos. Un to var darīt mūziķi, to var darīt DJ, to var darīt datu analītiķi, to var darīt uzņēmumi,
privātpersonas, valsts visādos veidos, un ir iespējams daudz pieeja šim kreatīvi un iespējams palīdzēt citiem. Un, jā, šī dziesma ir kā atgādinājums tam, ka ir iespējas un ir varianti, un mēs visi varam kaut kā palīdzēt. Nemelošu, neesat pirmie, kas par šo dziesmu ir iedomājušies šī gada labdarības maratonā, bet pavisam noteikti jūs esat pirmie, kur ir 15,000 eiro ziedojuši, lai Soul Asylum ieskanētos pāri visai Latvijai un pāri visai pasaulē, tur, kur ļaudis saprot latviešu valodu un klausās labdarības maratonu dod 5. Starp citu, šo garo stāstu par Runaway Train es nezināju. Es, protams, zināju video un tās bērnu bildes, bet to, ka šis pārvērtās par sociālu notikumu, par sociāli svarīgu notikumu, to nezināju. Un tagad man būs pašam ko palasīt dziesmas skanēšanas laikā. Luīza, liels paldies par to, ka esat kopā ar mums. Luīza Sila, mārketinga vadītāja uzņēmumā Scandic Fusion ar mums, un no Scandic Fusion mums ir 15,000 eiro ziedojums, kuru mēs pārvēršam arī mūzikas skaņās, un tagad Stikla studijā skan Soul Asylum. Atā, Luīza, priecīgs Ziemassvētkus! Priecīgs svētkus! Ziedo ar dziesmu! Tavi 5 eiro riskam pakļautam jaunietim būs solis pretī drošākai nākotnei.